Stāvā grīdu šodien es stampāšu avokādo. Nezaudēju šo burvīgo zaļo krāsu. No. Super garšīgi būtu spārģeļa zupa augstā ar kefīņu tādu, bet... Šis būs labs. Poliņš varbūt vajag vienu pauzīt no stresa. Tev tādā minimāls man šoreiz. Jā. Es esmu pārsteigta. Viņa garšo tiešām pārsteidzoši. Ir labāk nekā es gaidīju. Nu ko, Zana, mēs esam atgriežušies atkal ar jaunu izaicinājumu. Un divām stacijām. Vienā stacijā viens gatavo ar savām prasmēm un nāzi un tēlīti. Un otrā stacijā ar visādām modernām, foršām iekārtām, kas atvieglo darbu un palīdz gatavot. Jā. Bet, kā vienmēr, mums vajag noskaidrot, ko mēs gatavosim. Man šķiet, ka aploksne šodien ir tavā pusē. Jā, šīs dienas uzdevums ir zaļā krēmzupa. Tātad tam, kuram nebūs gadžeti, ja, vai tās virtuves ierīces, nu būs interesanti. Nu, liek, laikam piebilst, kurš gribētu būt šoreiz virtuves piedarumu krēmzupa, jā, stacijā. No, Zane, velc. Nē, kāpēc? Zane, man liekas, ka šis ir mazliet sarežģītāk nekā svaigas ierkūka. Kāds tavs plāns? Nu, es jūtu, ka šodien veiksmi nav manā pusē, bet kaut kāds plāns man ir. Man liekas, ka varbūt es to krēmīgo konsistenci kaut kādā veidā varu ar stampu panākt, ko, protams, es nekad dzīvē nedarīšu, ja man parasti blenderis, ja, šādām vajadzībām. Bet es mēģināšu kaut ko stampāt. Stampā grīdu, šodien es stampāšu avokādo, līdz kaut kas un sanāks krēmīgi. Labi. Nu, tev droši vien vieglāk. Man viss ir ļoti vienkārši. Es iešu rošu klasisku ceļu. Es redzēju zaļos zirnīšus un es taisīšu vienkārši svaigu zirnīšu krēmzupu ar mazliet piparmētru un, lai būtu eksotiskāka garša, darīšu to ar kokosriekstu pienu. Izklausās ļoti garšīgi. Labi, ķeramies pie darba. Nē, nu jāsaka, es nekad neesmu kaut ko tādu darījis, ko es darīšu šodien. Jo to zupu, ko es grasos taisīt, es viņu esmu agrāk taisījusi. Bet, nu, viņa, protams, tika blenderēta. Tur ir tā kā augstā zupa tā būs. Ar avokādo un kefīru un zaļumiem. Svaigumiņu tādu, kas prasās šajā sezonā. Nu, es savukārt savu zupu sākšu ar sīpoliem un ķiplokiem bāzē, lai viņa ir mazliet biezāka un ir kaut kāda papildus garša. Varbūt tur kaut kas jālieto arī no garšvielām, bet to es vēl neesmu izdomājis. Cik galvenais jau nav process, ja? Galvenais jau tas rezultāts, ko tie degustētāji beigās saka, kas viņam labāk garšo. Bet vispār par krēmzupām runājot, tas ir tavs ēdiens, tev patīk krēmzupas taisīt? Kādreiz es taisīju viņu diezgan daudz. Tas bija ēdiens, kas cilvēkiem, protams, garšo, bet pats es mājās daudz netaisu. Tev uģi būs siltā zupa? Tur īstenībā var arī izvēlēties. Viņa var būt gan silta, gan augsta. Laikam jau silta garšo labāk. Jā, es tāda viegli silta. Jā, nu es arī gribētu taisīt zaļo zirnīšu krēmzupu. Jā. Tā no avokādo es esmu kaut cik samīcījis. Var pļuriņa varbūt man te būs beigās. Piemēram, es tur redzu spārģeļus. No. Super garšīgi būtu spārģeļa zupa augstā ar kefīņu tādu, Bet tu vari nodekorēt ar spārģeļiem. Tas būs ļoti smuki, es domāju. Man vēl ir laiks līdz dekorēšanai, jā. Saprast, ko es darīju. Nu, es varētu vēl pamēģināt pastampāt ar šito. Tā kā kartupeļu biezina tikai avokādo. Es domāju, kaut ko tādu viens vēl nebūs darījis. Man aiziet laiks zupai pamatnē, lai sautējās, un es par to laiku varētu izdomāt, varbūt klāt kaut kādu graudētu maizīti uztaisīt. Lai varbūt īstenībā nemaz nebūs tik traki, man jau patīk, kā izskatās. Zupa principā gatava. Varētu likt to persilādu klāt. Man mīļākā garšviela ir persilāde. Persilāde ir forša, vienīgais jāatcerās, ka tur jau ir sāls iekšā, lai nepārspīlētu ar sāli kopumā. Es ceru, ka viņa šodien manam ēdienam piešķirs arī to, ko es gribu.
Labi, es likšu savai zupai klāt gurķu svaigi. Nu, Zana, viss jau būs pabeigusi, vai ne? Kamēr Klausies, Zane, es skatos, tev jau iet uz otro pusi. Man, kamēr te lēnām vēl sasautējās sīpoliņš, varbūt vajag vienu pauzīt no stresa. Vajag. Satraukusies. Man ir, jā, es sāku domāt, kā es to visu servēšu, kā tas kopā garšos. Varbūt vajag bišķiņu. Dodamies vienkārši atlaist nervu, ja? Ejam atlaist. Stāstu, kādu kokteili tu esi iecerējis man pagatavot? Šodien būs vēl viena klasika. Mums ir baltais rums. Un šodien mēs uztaisīsim daikiri. O, daikiri, man ļoti garšo daikiri. Daikiri arī mēs pasniedzam bez ledus, bet, lai būtu viņš gardāks, vispirms mums vajag atdzesēt glāzes. Un pārējo ledu mēs liekam šeit. Tas, kas mums ir vajadzīgs mūsu daikiri, ir apmēram 15 ml sīrupiņš. Nākamais mums ir vajadzīga sula apmēram no 1 laima. Tā, te mums ir gaišais rums, gaišo rumu 70. Ja gadījumā ledus ir pakusis, nolejam lieko ūdeni. Liekā ūdeņa nav, mēs atkal darbojamies ļoti ātri. Šitien lēžam visu iekšā, virsū un šeikošana. Glāzes ir atdzesētas, ledu mēs beram ārā. Kokteilīti lēžam caur streineri un sietiņu. Zane? Priekā. Par krēmzupām. Par daikiri. Man sīpoli ir gatavi. Kāpēc es neliku zirnīšus ātrāk? Tāpēc, lai viņi nezaudē šo te burvīgo zaļo krāsu. Es viņus lieku klāt tikai tagad. Un man būs vēl viena atsveidzinoša sastāvdaļa. Tas būs kokos riekstu piens. Šoreiz es izmantošu vidēji krēmīgo, lai viņš būtu, biezāk, tā zupiņa būtu. Lai tev izdodas. Es toties cepšu jau savu topingu, kas ir spārģelīši. Jo man liekas, spārģeļus izcept ir vienkāršāk par vienkārši. Tur vajag vienkārši sviestu. Es vēl pielieku bišķiņu eļu, lai tas sviests nedeg. Lieku viņus vienkārši pannā. Un cep uzreiz. Pirms tam nolaužu to cieto kādu daļu, es nodemonstrēšu varbūt. Tā, kad ņem spārģeļu, viņi tā lauž, un tā kā tieši tā veidā, kur viņš lauž, tur arī vajag lūst. Un viss, un vienkārši mēs apcepam pāris minūtītes, 2 apmēram. Šīs mēs liksim klāt zupai blenderēšanas laikā. Man ir tāda traka ideja ienāca galvā. Redzi, man par cik ir kokosriekstu piens zupā, tad atkal man ir tā Āzijas tēma. Un kur man ir plauktā sweet chili mērce. Un es izdomāju, ka es savu maizīti pēc grauzdēšanas tosterī nosmērēšu ar sweet chili glazūru. Tā varētu būt garšīgi, jā. Man patīk, ka tu eksperimentē, jo tad man ir lielāka iespēja tomēr uzvarēt. Jā. Jo es neeksperimentēju. Tā, es pārbaudīšu, cik krēmīgi ir mana krēmzupa. Ja šis būtu konkurss par zaļāko krēmzupu, tad es domāju, tā ir diezgan skaidrs, kurš uzvarētu. Jā, vēl ir diezgan skaidrs, ka es neesmu pielicis arī sāli vispār zupai. Ir ļoti labi. Es lieku grauzdēties maizi. Lejam iekšā. Maize ir forši karsta, raukšķīga. Tu redzi? O, šis būs labs. Re. Nu, Zane. Tu esi gatava arī, jā? Laikam, jā. Varbūt gluži kā krēmzupa tā nebūs.
Bet zupa tā būs. Nu ko, man zupa ir gatava? Mans grauzdiņš arī un ļoti garšīgs. Jā. Un arī zupa ir gatava. Es esmu labi. Tev tādā minimāls man šoreiz. Jā. Es esmu pārsteigta. Klausies, bet viesi tūlīt arī būs klāta. Dodamies. Dodamies, dod viņam vērtēt, kuram tad ir izdevusies. Zaļā krēmzupa šodien labāk. Viņa ir zaļa, kas man patīk. Krēmīgi zirnīši. Es jūtu piparmētu, Man patīk. Jā, piparmēs ļoti jūtas. bet sāls trūkst, es teiktu. Interesants risinājums uz maisu. Uzsmērēt šo Īstenībā es arī negaidīju šo te. jā. Man Un to saspēle ir arī tāda Jā. jocīga, bet Jā. labā ziņā. Jā. Nu, kraušī kaut kādu vajadzēja zupai. Mēs viņu dabījām. Man liekas, mums čilīgi. Pārņēma zirnīgi. tā maizīte tā kā pieauga manī. Patīk. Tas čilīgi. Bet šis ir tāds ultraslinkais variants. Jā. Bet krēmīga. Tas ir gan fakts. Skaidrs, šito var ēst. Man satrauc, ka viņa ir augsta. Es Jā. neesmu augsto zupu fans. Smažo labi. Garšo tiešām pārsteidzoši. Ir labāk nekā es gaidīju. Viņa ir tāda pikanta. Tas ķiploks tur Vai atvēries. viņš vēlāk ir ko? Kaut kas sāļš, kaut kas skāps, kaut kas... Pārģelīts ir tā kā kraukšķība, bet tāpat to konsistenciju. Vai tā ir krēma zupa? Nu, jā, laikam tā apakša ir tā krēma. Mazliet gan sajūta tāda, ka smērcīta, Jā. ko dēstu. Ka prasās tā, ka kaut ko, jā, iedipot. Labi, tā ir tie grauziņi tā kā klāt ir. Viņam ir bišķi tāds augstās zupas vaips. Nu, kaut kādā mērā šī ir interesantāka. Man patīk tas dekors Viņa augstu tur zaļa kā svaigā, nu tāds zaļais svaigums. Ir Zaļā zupa. zaļā Zaļā zupa, ir zupa. zaļa. Nu, es teikšu, kā ir. Šis nebija no vieglākajiem uzdevumiem. Nu, Tas nebija viegli. man gan gāja gludi kā pa maigu krēmzu. Burtiskā nozīmē, jā. Tieši tā. Vai tu esi gatava vēl vienam izaicinājumam? Šobrīd vēl nē, bet es domāju, pēc nedēļas es būšu gatava. Nu, tad arī mēs tiekamies pēc nedēļas.